Šodien raidījumā sabiedrības veselības veicināšanas darbs Rīgas pašvaldībā, sirdslimību profilakse, e-veselības projekts Stradiņas slimnīcas asinsvadu ķirurģijas centrā, Nugabest – labākais ārsts. Darbs ar sabiedrību veselības veicināšanas jomā ir pašvaldību kompetence, lai gan līdz šim ar to nodarbojās tikai Rīgas pašvaldība un arī tikai vienā aspektā – atkarību profilaksē. Ar šo gadu darbs Rīgas domē uzsākts daudz plašākā nozīmē. Veselības veicināšana savā ziņā ir tāda nepatīkama nozara, varbūt nepateicīga pat, jo mums nāks visu laiku laudzēt gan pie savas, gan pie līdzcilvēka sirdsapziņas, mēģinot pateikt, mīļie cilvēki, pamostieties un sākat domāt, jo tikai mēs paši varam palīdzēt sev būt laimīgiem, nodzīvot savu mūžu tā, lai pēc tam nav jāgaužās un nekļūt par nastu paši sev, saviem tuviniekiem un savai valstī. Veselības veicināšana klasiski iedalās tādos lielākos blokos. Tātad pirmām kārtām tā ir sirds veselība. Kādēļ? Tādēļ, kad sirds veselības jautājumi ir tie, ar kuriem ir saistīta lielākā daļa mirstības gadījumu mūsu valstī. Sirds veselība ietver sevi veselīgu uzturu, fiziskās aktivitātes, proti mazkustīgumu profilaksi, viennozīmīgi smēķēšanas mazināšana. Liels bloks, kurā ir paredzēta virkne aktivitāšu, ir ģimenes veselība, kas ietver sevī sievietes veselību un vīriešu veselību, mātes un bērnu veselību viennozīmīgi. Ģimene ir tāds liels kopums, kurā ietilpst ne tikai vecāki bērni, dažādi vecuma bērni, bet arī omītes un opīši, tātad arī veco ļaužu veselība. Protams, garīgā veselība, kas ir kā mūsu dzīves spogulis, tātad viena ļoti nopietna cilvēka dzīves sastāvdaļa ir veselības veicināšanas uzmanības lokā un viennozīmīga atkarība profilaks, kas patreiz ir viena no mūsu lielajām problēmām. Proti slimību, infekcijas un neinfekcijas slimību profilaks, tā ir savu veidu mūsu ikdiena, jo ir tā saucamās sezonālās saslimšanas, drīz beigsies gripa, nāks atkal citas. Tātad informēt iedzīvotājus, vienkārši būt uzmanīgiem, rīkoties atbilstoši profilakses pasākumiem, atbilstoši gada laikam. Tātad tas ir mūsu uzdevums, ko mēs arī darīsim. Un, protams, ir virkne, teiksim tā, dzīves situācija, kas ir piesaistāmas gada laikiem, dažādiem notikumiem, par kuriem mums arī jādara modri mūsu iedzīvotāji. Beigsies ziema, pienāks pavasars, vasars, sāksies peldēšanas sezona, būs varbūt aktīvāki kustību uz ielām, tātad ļoti būtisks jautājums būs traumatismu profilakse. Mēs varam teikt, ka mēs strādājam uz visu sabiedrību, protams. Bet tāpat momentā jaunieši ir tie, kuri ir spējīgi izvērtēt vēl kādā veidā viņiem tik tiešām pozicionēt sevi. Jo pieaugušam cilvēkam piespiest izmainīt savu dzīvesveidu nav tik vienkārši. Parasti tas notiekās tad, kad mums jau ir notikusies kaut kāda nelaime, vai mēs esam smagi slimi, vai mēs jūtam, ka ja mēs vēl spērsim vienu soli tālāk, tad, teiksim, tas stāsts būs neatgriezenisks. Tad visbiežāk cilvēks sakostiem zobiem un izmisuma dzīts maina savu dzīvesveidu un attieksmi pret savu veselību, paradumiem, vērtībām un tā tālāk. Arī mēs turpmākajos raidījumos sekosim līdz, kā risinās sabiedrības veselības veicināšanas darbs un informēsim par aktualitātēm. Sekojiet līdzi! Cilvēks ir sarežģīta sistēma, kurā ir tāds unikāls mehānisms kā sirds. Tas ir orgāns ar ļoti specifisku regulācijas sistēmu un darbību. Un ja šī mehānisma darbībā parādās kļūda vai defekts, tiek saņemts signāls. Un viens no būtiskākajiem signāliem ir sirds aritmijas. Kādas ir šo aritmiju izpausmes? Aritmiju izpausmes, ja mēs tā klasiskā veidā runājam, tad parasti tas ir neregulāras sirdsdarbības sajūta, bet nevienmēr. Bieži vien cilvēks neko nejūt. Ne jau vēl ir jēdziens par asimptomātiskām, tātad bez simptomu aritmijām, kuras nereti parādās pēc kāda laika, tad, ja ir vai elpas trūkums, nogurums, nespēks parādās, nespēja tikt galā ar savu standartu slodzi. Vai vienmēr tās ir aritmijas, tas jau ir cits stāsts, bet neatkarīgi, ja ir kādas pazīmes, kas liecina, ka
kaut kas mūsu sistēmā vairs nav tā, kā vajag, nu, tad ir jājautā gan pēc profesionāļu palīdzības. Bet, lai nenonāk līdz problēmām, kas saistītas ar sirdsdarbību, vajadzētu jau laicīgi sākt domāt par savu veselību, apmeklēt ārstu un veikt sirds pārbaudes, lai izslēgtu kādas apslēptas patoloģijas iespējamību. Veselīgā dzīvesveidā tad faktiski vajadzētu pievērsties regulārām fiziskām slodzēm, kas ir vismaz 3 reizes nedēļā un vismaz 40–50 minūtes vienā slodzes reizē. Plus noteikti būtu jāmēģina izvairīties no jebkuriem sēdošiem pasākumiem un stāvošiem liftā un braucošiem mašīnā, cik vien var vajadzētu iet kājām. Gan pa pilsētu, gan pa kāpnēm, visos iespējamos veidos. Tas noteikti atbalsosies pozitīvi uz veselību. Plus noteikti vajadzētu domāt par pareizu dzīvesveidu, par visām pārējām sastāvdaļām, noteikti nesmēķēt, kas ir vissliktākais, ko cilvēks sev var nodarīt. Ja nu kāds tomēr par sevi domā, tad tā būtu lieta, kas jāatmet jau šodien, vai pareizāk sakot, vajadzētu darīt jau vakar. Noteikti vajadzētu pareizi ēst, gan regulāri, gan arī pareizu pārtiku, diētisku pārtiku, kur arī atstāja pietiekami lielu iespēju uz veselību. Un arī vajadzētu sabalansēt savas slodzes, attiecīgi arī darba slodzi un savas atpūtas slodzes. Nu, un tad, kad cilvēks ir sācis sportot, tad vajadzētu arī sporta slodzes plānot precīzi, lai nebūtu pārslodzes, lai netik nodarīts ļaunums. Jo, ja mēs runājam par profilaks, tad ir jābūt pamatotām un treniņu slodzēm. Tikko kā ir slodze par lielu, pulss par lielu, tā sirdī ir iespējams arī dažādas pārslodzes, un ja pārslodzes ir ilgstošas, tad sirds muskulim ir liels nogurums. Un papildus slodzi tai, ko viņš veic, un faktiski var iedzīvoties atkal jau pietiekami lielās problēmās. Stradiņa slimnīcas asinsvadu ķirurģijas centrā tapis e-veselības projekts asinsvadu ķirurģijai Latvijā ar mērķi paaugstināt un uzlabot Latvijas veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes līmeni, efektivitāti un pieejamību asinsvadu ķirurģijai, kas tika finansēts ar Eiropas ekonomiskās zonas palīdzību no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas. Šīs programmas izstrādē aktīvi piedalījās visi Stradiņa slimnīcas asinsvadu ķirurģijas centra ārsti. Kā šī projekta ieviešana atvieglo mediķu darbu un kāds ir ieguvums no tā pacientiem? Elektroniskā slimības vēsture, kā jebkura vēsture, ietver pirmkārt sadaļa pacienta sūdzības, slimības anamnēze, tad ir dažāda slimība anamnēze, tad pacienta ārstēšanas gaita slimnīcā, ietverot gan operācijas, operāciju aprakstus, tāpat ikdienas pacienta novērošana, objektīvā stāvokļa novērtēšana un tāpat visi izmeklējumi datus, kas tiek veikti pacientam. Darbs tika sākts 5 gadu atpakaļ, kad mēs konstatējam to, ka mūs neapmierina tas stāvoklis, kāds ir. Neapmierina tas, kad gada beigās paši sev veidojot atskaitu par padarīto darbu, mēs šķirstījām operācijas žurnālu, vilkām datus ārā. Tas darbs prasīja apmēram nedēļu, lai paši sev izveidot atskaitu, lai zinātu, ko mēs esam darījuši un kādas kļūdas pieļāvuši un kāda rezultāti bijuši un ko vajag uzlabot nākotnē. Tad tas būs iespējams ar vienu, kā saka, taukstiņu klikšķi dabūt šos visus datus ārā un jebkurā brīdī, jebkurā šķērsgriezumā. Tas ir būtiski. Otrs būtiskākais, kā jau es teicu, tas ir tas, kad šie pacienti pie mums griežās atkārtot tiek ārstēti, un lai šī informācija par viņu iepriekšējā ārstēšanu nezustu, lai viņi būtu ātri pieejami, lai mēs varētu kvalitatīvi un adekvāti uzsākt attiecīgu terapiju, tad šie dati arī mums būs momentāli pieejami. Tāpat mums ir paredzēts, ka šos datus mēs varēsim izmantot arī mūsu ambulatorās pieņemšanas laikā, konsultatīvā poliklinikā. Pacients varbūt ir atbraucis tālu gabalu un aizmirsis visus savus iepriekšējos izrakstus, nav paņēmis līdzi. Un šādā veidā mēs visi zināsim par viņu un adekvāti varēsim sniegt palīdzību. Tā kā es domāju, ka liels ieguvums kopsumā tas būs tieši pacientiem. Tāpat uztraukumu radītās, ka dažādu iemeslu dēļ var rasties neprecizitātes medikamentu nozīmējumos. Ieviešot e-veselības projektu, tas ir izskausts. Ikdienas praksē tātad jau izmantoju šo te programmu apmēram pusgadu, kā viens no tiem izstrādātājiem.
būtībā jebkuru mediku nāk iestājās pie mums pacients, tātad viņam ir jānozīmē kāda ārstēšana. Un to es varu izdarīt no jebkura kompjūtera, kas ir saslēgts vienotā tīklā šeit ārstu istabā vai nodaļā. Ieejot sistēmā, reģistrējoties sistēmā ar savu lietotāju vārdu, mēs tiekam klāt medikamenta nozīmēšanas sistēmai, kas ir viens no programmā, ar kuras palīdzību mēs varam nozīmēt nepieciešamos medikamentus. Medikamenti ir praktiski, ne visi, bet tuvu tam pieejamie medikamenti, kas ir Latvijā, atrodas mūsu datubāzē, un mēs paši tad viņus arī attiecīgās devēs, kādu pacientam nepieciešam, arī nozīmējam. Un arī varam koriģēt gan ievadas laikus, gan ievadas veidu, gan kas, teiksim, papīra ordinācijās sagādā, teiksim, grūtības. Tas ir nozīmēt medikamenti, kuru, teiksim, jāievada vienreiz nedēļā un kaut kādā konkrētā pulkstenī. Ja? Tad šī sistēma mums tādas medikamentus ļauj nozīmēt, teiksim, uz priekšu jau, ja? Kā arī atvieglo, teiksim, medikamentu patēriņu. Mēs varam kontrolēt, un mēs arī redzam, teiksim, apskatoties, teiksim, ordināciju lapu, mēs redzam, vai pacients šo medikamentu ir saņēmis, ja? Un ja nav kāds, tas ir iemesls, ja? Vai viņš ir bijis izgājis, vai ir kāda cita manipulācija tajā laikā ir bijusi. Ja? Tas ļauj mums daudz efektīvāk kontrolēt šo te medikamentu saņemšanas vai arī nesaņemšanas iemeslus. Tāpat tiek atvieglots arī medmāsu darbs, un atskaišu rakstīšanas vietā viņas daudz vairāk laika var veltīt pacientiem. Šīs sistēmas ieviešana ļoti palīdz arī darba organizācijā un operāciju plānošanā, bet ekonomiskais efekts paredzams nepieciešamo zāļu uzskaitē un kontrolē. Bet, lai šādas programmas darbotos, tās nemitīgi ir jāatjauno, un tas jau ir sāpīgs jautājums pašreizējos ekonomiskajos apstākļos. Bet jācīnās par paveikto un cerīgi jāraugās nākotnē. Patreiz notiek darbs ar mūsu klīnisko, bioķīmisko laboratoriju, lai integrētu šo programmu. Tāpat arī ar Radioloģijas institūtu, lai arī šos izmeklējumus varētu nozīmēt elektroniski saņemt atbildes. Nākotnē mēs gribam šo programmu integrēt ar citām slimnīcas struktūra vienībām, respektīvi ar galvenokārt ar tām, kur mūsu pacienti iziet arī papildus izmeklēšanas. Un gribam, lai šī programma darbojas tādā veidā, kad pasūtījums šiem izmeklējumiem tiek nogādāts uz šīm struktūra vienībām elektroniski, un tāpat arī atgriežas pie mums elektroniskā veidā un nonāk tieši attiecīgā pacienta slimības vēsturē. Pašreiz šī programma ir izstrādāta uz Stradiņas slimnīcas asinsvadu ķirurģijas centra bāzes, bet nākotnē to domāts ieviest arī citās asinsvadu ķirurģijas nodaļās. Un tās ir Gaiļezera un Liepājas slimnīcās. Ja mūsdienu medicīna vairāk vai mazāk cīnās ar slimības sekām, tad senās un austrumu ārstēšanas metodas pamatā tiek balstītas uz to, lai sakārtotu cilvēka organismu un rosinātu tam pašam cīnīties ar dažādām kaitēm. Kompānija Nugobest ir Korejas medicīnas iekārtu ražotājs, kas ir uzsācis arī personālo ierīču ražošanu, ko lieto mājas apstākļos. Šī iekārta ir izveidota balstoties uz senās medicīnas, uz austrumu medicīnas, uz tradicionālās medicīnas sasniegumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un dabas produktus. Tas ir akmens nefrīts, tas ir dabas minerālu un akmeņu vai dabas produktu pusdārgakmeņu sakausējums, turmalīns, germānijas, vulkāniskie ieži un kalnu ieži. Šī iekārta veic mugurkaulu masāžu, sildīšanu, korekciju, notiek uzspiediens uz bioloģiski aktīviem punktiem, notiek šo punktu piededzināšana, ar paklāju palīdzību ionizācija un magnētterapija. Un veicot šādu masāžu izsilst arī mugurkauls, uzlabojas asins kvalitāte. Ionizācijas un magnētterapijas rezultātā asins sašķidrinās, uzlabojas asins plūsma, uzlabojas asins rade un organisms pats sāk atjaunoties. Uz Nugobest es atnācu apmēram 3,5 gadus atpakaļ ar ļoti lielām muguras problēmām. Man bija mugurkaula trūce, gan arī pa visu mugurkaulu. Biju piedzīvojis kāju paralīzi, uz šejien atnācu, sāku masēties saudzīgā režīmā. Tas ir, gultē bija pacelts galvgals.
Apmēram pēc pusotra gada, tad, kad uztaisīja pa jaunu rengenus viss, izrādījās, ka man tas viss ir uzsūcies, ka viss ir pārgājis. Tagad es esmu atsākusi diezgan intensīvi trenēties 2 reizes nedēļā ar pašaizsardzības treniņiem. Man ir pārgājusi gan visa mugura, es vairs nezinu, kas ir paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens, kas ir galvas sāpes. Esmu aktīva, sportiska, dzīve ir iegājusi jaunās sliedēs, un visiem ieteiktu tādu gultu. Tagad man viņi mājās apmēram gandrīz jau gadu. Kā cilvēki var nokļūt uz šīm masāžām? Mēs darbojamies tā, ka cilvēki atnāk, noklausās prezentāciju, 40 minūtes prezentāciju, pēc tam tiek piedāvāta šī masāža. Vai iepriekš ir nepieciešama ārsta konsultācija? Noteikti cilvēkam vajadzētu zināt savu veselības stāvokli. Jebkuram cilvēkam ir reizi gadā vajadzētu iziet analīzes, zināt savu veselības stāvokli, un tad viņš zinās, vai viņš to var atļauties, vai viņš to nevar atļauties, kas tieši ar viņu notiek. Vai prezentācija ir bezmaksas? Jā, šie seansi ir bezmaksas, lai cilvēks varētu, viņi arī nav ierobežots skaits, lai cilvēks varētu nākt, pārliecināties pats, kas notiek viņa organismā, lai viņš varētu arī citiem pastāstīt un konsultēties. Mēs atrodamies Brīvības ielā 98, 2. stāvā. Mūsu telefons ir 67 27 20 30. Ziemas piedāvājums kurorta rehabilitācijas centrā Jaunķemeri Latvijā dzīvojošiem pensionāriem, maznodrošinātiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem, invalīdiem, politiski represētajiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, bijušajiem geto ieslodzītajiem, kara un darba veterāniem, Černobiļas AS avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Cena no 20 latiem dienā. Piedāvājumā ietilpst 1 vieta 2-vietīgā numurā, 3-reizēja ēdināšana, medicīnisko pakalpojumu komplekss pēc Jaunķemeru ārsta nozīmējumu, minerālūdens vannas, dūņu aplikācijas, 4 kameru vai virpuļu vannas, ergoterapija, elektrodūņas, fizioterapija zālē, basēnā un kardiotrenažieru zālē, nojošana. Piedāvājums spēkā līdz 31. martam. Izmantojiet iespēju uzlabot veselību.